Sveiki! Šajā montāžas video mēs jums parādīsim, kā uzmontēt Eternit viļņotās loksnes uz divslīpu jumta. Šīs montāžas principi var tikt piemēroti arī dažādu citu slīpņu skaitu jumtam. Ja jums rodās kādi jautājumi pēc šī video nostīšanās, droši ieiet Eternit LV mājaslapā, piezvaniet vai atsūtiet e-pastu, mēs jums paskaidrosim arī visu sīkāk. Jumta uzstādīšanu mēs sākam ar pretputņu barjeras montāžu, jo šī barjera aizsargās jumta segumu no negaidītiem viesiem, un svarīgi viņu ir uzstādīt pareizā virzienā, lai putns netiktu iekšā. Esam gandrīz līdz galam uzstādījuši pretputnu barjeru, atliek pats pēdējais posmiņš, ir jānomēra atlikušais garums un jānogriež jau pēc vajadzības. Tālāk mēs uzstādām vējmalas. Šeit viņas ir jau piezāģētas pēc nepieciešamā garumā ar ribzāģi. Pēc zāģēšanas maliņa ir jāpiekrāso. Tam mēs varam izmantot vienkārši švamīti un nevajag izmantot pārāk daudz krāsas, jo krāsai ir tikai jānosad šī te zāģējuma vieta. Uzstādot vējmalu, būtiski ir ievērot attālumu no pirmās latas līdz vējmalas apakšai. Šajā gadījumā mēs liekam Eternit Gotika, tāpēc tas būs 585 mm. Kad vējmala ir nolikta vietā, tad mēs izurbjam caurumus. Attālumam no apakšas vajadzētu būt apmēram 5 cm. Kad ir izurbti caurumi, mēs pieskrūvējam vējmalu ar tām pašām skrūvēm, kuras mēs izmantojam arī viļņoto lokšņu stiprināšanai. Savienojuma vietā mēs izmantojam EPDM lentu, lai pasargātu apakšā koku konstrukciju, jo šeit veidojās neliela šuve un koks apakšā ir jāpasargā. Uzstādot pirmo loksni, jāievēro attālums no vējmalas augšpuses līdz pirmajam vilnim 177 mm. Tādā veidā mēs iegūstam vilni, kas patstāvīgi turpinās. Liekot pirmo loksni, viņu vajag likt tā kā no augšpuses, lai pretputnu barjerā nostājās pareizajā vietā. Un ja mums ir izmantotas latojums 50 uz 50, tad saliekot pareizi latojumu, pirmai loksnei jānostājas ar augšpusi pret latu. Jumta montāža viļņotajām loksnēm ir jāsāk no labās puses, ejot uz kreiso. Un Gotika viļņotajām loksnēm ir apgriezti stūri un izurbti caurumi, tādā veidā atvieglojot montāžu. Katras nākamās loksnes apakšējiem caurumam ir jāsakrīt ar iepriekšējās loksnes augšējo caurumu. Tādējādi nekādi papildus urbumi loksnē nav nepieciešami. Skrūvējot viļņotās loksnes ir būtiski nepārvilkt skrūvi, jo ja tas tiks izdarīts, tad var rasties deformācijas jumta segumā. Šeit varam redzēt piemērus, ar kā skrūvē vajadzētu izstīties. Visvieglāk to ir nofiksēt, pastoties uz paplāksnīti, ja tā nav deformēta, tad skrūve ir pieskrūvēta labi. Šeit arī varam redzēt, kāpēc loksnēm ir apgriezti stūri. Tas ir, lai vietā, kur saskarās 4 loksnes, nebūtu jātaisa papildus griezumu. Un sev kā pārbaudu varam uztaisīt, ka starp loksnes pēdējo vilnu un nākamās pirmo ir atkal šie paši 177 mm. Tālāk process atkārtojas ar katru nākamo rindu. Tas ir tieši tās pats, kā uzsākot ar pirmo.
Jumta otrā pusē vējmalas mēs uzstādām pēc tā paša principa, kā jau rādījām video sākumā. Kad esam nonākuši līdz plaknes galam, loksni, protams, ir jāgriež. Minimālais platums, ko drīkst atstāt, ir 2 viļņi. Attiecīgi tie var būt vairāk, bet vienu vilni gan nevajadzētu skrūvēt. Princips atkal tas pats, ka no šīs malas līdz pirmajām vilnim vajadzētu būt 177 mm, un pēc zāģēšanas loksne ir mala jānokrāso. Tagad mēs uzstādīsim koras lentu. Koras lenta ir nepieciešama jumtam, lai to pasargātu no mitruma un putniem no augšpuses. Koras lentu, kad līmējam gar lokšņu augšdaļu. Un tālāk mēs uzstādīsim koras elementu, kurš jau nosedz šo te jumta augšējo daļu. Koras elementa liederīgais garums ir 525 mm. Katra kora veido 10 cm pārlaidumu. Mums ir 2 veidi elementi. Ir gala, kas ir sākumam un beigām, kā arī koras vidus elements. Koras elementiem nav skrūvju caurumu, tādēļ pirms montāžas ir jāizur caurumu, un tad mēs skrūvējam viņus klāt. Uzstādot pēdējo koras elementu, tam ir jānogriež vismaz 20 cm, lai tas perfekti sagultos ar iepriekšējo detaļu. Pēc zāģēšanas malu vajadzētu piekrāsot, lai radītu smukāku jumta efektu. Un esam pabeiguši jumta montāžu. Šodien mēs montējām Eternit Gotika viļņotās loksnes L21, jeb brūnā krāsā. Ja jums radās vēl kādi jautājumi, vai nav skaidrs kaut kas par montāžu, varat apmeklēt mūsu mājaslapu Eternit.lv. Tur ir pieejama gan montāžas instrukcija, gan arī mūsu kontakti, lai sazinātos un uzdot vēl kādus papildus jautājumus. Paldies!